Efeziešiem 6. nodaļa no 10. panta līdz 18. Beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā, bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjauzuši ar patiesību, tarpšies taisnības bruņās kājas, apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuru un garas zobeni, tas ir Dievu vārdu, ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tajā pašā nolūkā esiet nomodā, pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem. Mēs visu laiku esam cīņā. Meli ir tie, kas šodien saka, ja es visu ir izcīnījis, mums nav jācīnās. Bet kā tad ir Bībelē atklāts grāmatā ar to vārdu, ka tie, kas uzvar, tie, kas uzvar. Kāpēc šeit ir teikts, ka mums ir jābruņojās, ka mums ir jācīnās, ka mums ir jānostāv? Cīņas lauks, tas ir pamatā mūsu prāts, uz kuru lido sātaniskās bultas. Un visi tie Dieva ieroči, par kuriem šeit ir teikts, tas viss ir saistīts ar ticību. Ar ticību. Taisnības bruņas. Es ticībā to pieņemu, kas man ir dots Jēzu Kristu. Pestīšanas bruņu cepuri. Ticībā, ka es esmu glābts, es zinu, uz ko es pamatojos. Viss, kas ir šeit teikts, tas ir noteikti saistīts ar ticību. Un sākās šī raksturvieta beidzot. Tātad tā kā vienādības zīme pēc visa tā, ko mēs runājām. Un mēs runājām, Pāvils saka, par Kristu, par Kristus varenību. Un ja tu lasīsi 1. nodaļu, tur ļoti daudz ir teikts Kristu, jau no 3. panta, lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visādu veidu garīgu svētību debesīs viņā. 4. pants, tas mūsu pirms pasaules radīšanas izredzējis. Ja? Un tālāk ir teikts 5. pantā, caur Jēzu Kristu. 6. pantā, savā mīļotajā dēlā. 7. pantā, viņā mums dota pestīšana, viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlstības. Un 13. pantā teikts, viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma. Un tāpēc, kad šeit ir teikts, tātad beidzot topiet stipri savā kungā, tātad viņā topiet, tas nozīmē, ka tev ir jāzina, kas ir tāds Jēzus Kristus. Un tev to ir jāpielīdzina nevis kā pie vēstures personas, ka tāda persona ir dzīvojusi, bet ka viņa ir dzīvojusi tā, lai viss, ko viņa ir izdzīvojusi, ko Jēzus Kristus ir izdzīvojis, tas viss šodien ir pieskaitāms man. Ja Jēzus ir vēlnu uzvarējis tuksnesī, kurš pie viņa gāja, un Jēzus sātana kārdinājums viss uztvēra kā nevis Dievs, bet kā cilvēks. Un sātans viņam nāca klāt tas, kuru viņš pats no debesīm nometa. Un viņš bija pazemīgs. Priekš kā, lai šodien mums parādītu piemēru, kā cīnīties ar šiem tumsas spēkiem. Un es esmu sapratis, ka nevienmēr ir situācija notiek, un mēs tā kā tādas pelītes, skatāmies, kā tad tur viss tagad notiks. Ka mums ir jārēģē. Un tieši ticība liek man reaģēt. Un tieši ticība bez darbiem ir mirusi. Un mēs tos darbus vienmēr pielīdzinām uz to, ka mums vajag nabagus barot. Ka mums vajag, ja kāds lūdz aizdot, mums vajag aizdot. Tad man tas ir jāpraktizē. Tā ticība bez darbiem. Dievs māca tevi un rāda tev to, caur ko tu iesi cauri. Tāpēc es, kad lasu Bībeli, Dievs uz mani runā, viņš dod man atklāsmi, dod man kaut kādu signālu, tev gaida kaut kāds priekšā uzbrukums. Kad es lasu Dieva vārdu, Dieva vārds man palīdz, lai es būtu modrs, tad Dieva vārds man atdzīvina. Un tāpēc šeit, kad te teiks topiet stipri savā kungā, tad
man ir jābūt iesakņotam Kristu un viņa gribā. Man jāzina to, ko Dievs vēlas. Un kad es atceros lasīju tā Dieva vārdu, daudzreiz ir bijis man, ka es sestdien lasu, vai es pat klausos kaut kādu svētdienu, varbūt tevi tā bijis. Un man burtiski svētdien notiek situācija, bet labi, ka es dzirdēju to vārdu, ka Dievs zināja, kas mani priekšā gaida. Saprot? Dievs zina, kas būs pēc nedēļas, un zina, kas ir. Atklāsmes, viņas paliek sirdī, un mēs varam dzirdēt dažādas informācijas, tur kaut kas tur, tas viss aiziet. Bet to, ko Dievs runāja uz manu, uz tavu sirdi, tu laikam to tā kā atceries, ka tas reāli ir tik dzīvs un tik spēcīgs. Un tāpēc tev ir jāpliek ar vien spēcīgākam ar ko? Ar to, ko Dievs uz tavu dzīvi runā, uz tiem Dieva apsolījumiem, kuri ir viņam priekš tevis. Ļoti svarīgi, lai Dieva vārds lec no Bībeles tavā dzīvē iekšā, tavā sirdī. Tu vari redzēt, cik tu esi stiprs Dievā, vai dzīves situācijās tu paļaujies uz to kungu, paļaujies uz viņa spēku un uz to, ko viņš teica savā vārdā. Tāpēc šeit ir teicis, topiet stipri savā kungā. Tātad garīgos muskuļus trenē, kādā veidā? Pielietojot Dievu vārdu dzīvē. Tu nekad nebūsi stiprs kristietis, ja tu tikai nāks un klausīsies un teiks, kā Andris runā, kā Dāvis runā, kā, vakar bija laba konference ģimenēm. Bet ja mēs to nepielietosim, tas, kas bija mācīts, tad tur vajag piepūli, tur vajag ticību. Un saprot, un mums ir tie slapjie deķi, kuri mūs apdzesē un saka, tu tāds, tu tēlo. Bet īstenībā, kad es ticībā stāvu un es saku, nē, es tam ticu, es tā, tu izliecies. Tu vienkārši tev tā ir iemācījuši, tu tagad teātri spēlē. Nē, es nespēlēju teātri. Zini, mums ir jābūt tādiem dabiskiem, mums jābūt tā. Bet tu zini, bieži vien ir tas, kā tur pats pirmais te ir teikts, ja, par to, kādiem dievu ieročiem mums ir jābūt, tad stāviet savus gurus apjauzuši ar patiesību. Tāda var būt taisnība. Un taisnība, tas, ko es tagad redzu, tā ir taisnība. Skaties taisnībā acīs. Bet pāri taisnībai stāv patiesība. Patiesība ir kāda? Tā kā Dievs redz šo situāciju. Un es varu teikt, jā, ir tas, bet es saku, ka patiesība saka citādīgi. Es esmu Kristu Jēzus svētīts. Bet tu pasties tur tas un tas. Es esmu svētīts, es nepieņemu to. Un es varu pateikt līdz pat slimībām. Tas arī, ziniet, kāds teica, tā mums ir jāiezaug līdz tam, ka mēs sākam ticēt, ka ticība strādā tikpat kā zāles. Vismaz līdz tam līmenim. Kristieši. Ja mēs tā palūdzam Dievu, Dievs palīdz tur un ņemam to citronu. Es zinu, 15 minūtes man jāpagaida, viņš nostrādās. Vismaz līdz tam mums izaugt. Un es šodien saku, ka mums tie muskuļi ticības ir jātrenē. Un arī pat pret to, ka tev tur saka, ka tu neesi tāds, tad es atceros kopā dzērām. Paies tev pāris nedēļas, mēs kopā apsēdīsimies, ieliesim šampānieti un atkal kā vecajos labajos laikos. Un kā iesnes tev tā ticība pāries. Brālis saka, iesnes 2 nedēļas, bet 20 gadi un kaut kā nepāriet. Kāpēc? Tāpēc, ka tev ir iegājusi dzīvība. Tev ir jābūt pārliecinātam par viņa varano spēku. Mēs bieži vien tā kā nesaprotam, ka Dievs nav tur kaut kur, ka Dievs ir šeit un manī. Saproti? Viņš ir manī. Un ko es pēdējā laikā mācos, ja kāds ir dzirdējis, kā es tagad lūdzu, laikam vakar par Normondu lūdzu. Kā es lūdzu? Es neteicu, Dievs debesīs pie savā troņa, kur eņģeļi lidinās. Jēzu Kristu, tu tur sēdi, tev tur labi, bet es tev ļoti lūdzu, es atvainojos, ka es tagad tevi traucēju. Tu palīdzi tavam kalpam Normondam. Zini, tā nav. Kad es pat lasu apostoļu darbu grāmatu 16. nodaļu, apostols Pāvils, kurš zināja Kristu, viņa varu, kurš laikam lūdza par kristiešiem to pašu Efesas draudzi 1. nodaļu no 16. panta, ka viņš es lūdzu, lai Dievs atver jūsu acis, lai jūs zinātu, kāds pārlieku spēks ir jūsos.
Bet, zini, mēs to spēku, kā cilvēki, viņiem varbūt iedota kredīta kartiņa, un es viņam saku, tu zini, tur ir miljons. Bet man trūkst, viņš saka, miljons. Nu, kas tad tur tādā kartiņā, kāds tur miljons? Nu, šī tāda kartiņa, tāda pati visiem tur tāda, visiem ir tā oranžā, tā Švedbankas. Bet tev ir īpašā. Tev ir kods vienkārši jāzina, uzspietīsi, ieraucīsi. Nu, diezi vai! Un saprot, un tev tā kā saka, nu tas ir vienkārši, nu pamēģini. Un mēs tā kā, nu, kā tad tas tur īsti ir? Mēs mīlam tā kā pa vecam. Kādas tās kartiņas, man tur zeķē nauda, un es tā ticu, tas, kas čaukst, tam ir vērtība, tas ir. Tāpēc šodien daudz, kaut kas tāds jauns. Un zini, kā mēs tā kā negribam mainīties, mēs negribam mēģināt. Un tāpēc, ja es teicu, ja jūs nekļūsiet kā bērni, jūs neiesiet manā valstībā. Vienkārši jūs neiesiet manās valstības lietās, jo šī valstība jāpieņem kā bērnam, ka tā Dievs ir teicis un ka tas man tā ir dots. Un pats 16. nodaļā apstuļu darba grāmatā, kādreiz mums uz lūkšanas vietu ejot, mūs sastapa kāda jauna verdzene, kam bija zīlētājas gars. Un zīlētam tā atnesa saviem kungiem daudz peļņas. Tā Pāvilam un mums sakoja un sauca. Tad mums tas ir Lūkam. Lūka rakstīja apstuļu darba grāmatā. Mums sakoja un sauca sacīdam, šie cilvēki ir visaugstākā Dieva kalpi, kas jums sludina pestīšanas ceļu. Jā, ļoti pareizi runāja. Pāvilam bija atklāsme. To viņa darīja daudz dienu, bet Pāvils saskaities un apgriezies atpakaļ sacīja garam, Jēzus Kristus vārdā, es tev pavēlu, izej no tās, un tas izgāja tanī pašā brīdī. Jēzus ir tevī, un kad tu saki Jēzus vārdā, tas ir tas kods, no kura atverās visi Dieva krājumi, viss Dieva spēks. Tev nav jāskatās uz sevi. Tu vari teikt, nu kas tad tur es tur šitā te? Tu neskaties uz sevi. Kas ir ticība? Skatīties uz Kristu, ticēt tam, kas ir Kristū. Un ka Kristus ir to dāvinājis tev, jo šodien Kristus ir tevī. Pasaki, Kristus ir manī. Viņš ir tevi, viņš nav, kā šodien mēs jau bijām vienu otrdienu runājuši, kad Kristus ir iemājojis kā mazs zīdainītis, un tagad tas zīdainītis kā Jēzus bija likts silītē, kad viņš bija piedzimis, un viņš pēc tam auga. Nē, Kristus visā savā visspēcībā un varenībā ir manī iemājojis, un man ir jāaug viņā, un tāpēc ir teikts Efeziešiem 11. nodaļa no 4. nodaļa no 11. līdz 14. pantam, ka Dievs ir iecēlis draudzē cilvēkus, tie ir apustuļi, tie ir pravieši, tie ir evaņģelisti, tie ir gani un mācītāji, lai stiprinātu svētos, lai viņi nonāk ticības vienotībā un Kristus diženuma varenajā spēkā. Tātad mums ir jāiet tajā spēkā, mums ir jāpraktizē un jātic tam. Un jārunā visa patiesība. Tāpēc šodien mēs varam runāt daļu, mēs varam tikai runāt virspusē, un cilvēki joprojām cīnīsies, joprojām ņemsies un būs zaudējumi un nebūs nekādas varas tikai tāpēc, ka viņi nav noticējuši tam, ka Kristus ir šodien manī, un tā ir pati pilnība manī. Ja netici, var izlasīt Kolosiešiem 2. nodaļu, tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši dzīvojiet viņā. Nevis pat ar viņu, bet dzīvot viņā. Dzīvot no tiem resursiem, kas tev ir dāvāti. Vakar ļoti labs bija piemērs, ka derība, tas ir tas, kas stāvēs aiz tevis. Ja man būs kaut kāda vājība, es zinu, kad aiz manis stāv kāds stiprāks, kurš manā vājībā man palīdzēs. Tā ir derība. Tāpēc esmu derībā ar Dievu. Es nedomāju par savām iespējām. Andri, tev sanāks, tu tagad sludināt, tu tur svētdien, pirmdien, otrdien. Tu zini, es nestos uz sevi. Es vienmēr eju pie bankas. Viņā ir noliktava. Viņam tur ir tik visa kā. Mēs varam, kā ir cilvēki, viņi nomirst badā. Aiziet pie viņu mājās, tur sociālais strādnieks saka, viņam spilvens pilns bija ar naudu. Zini, ko visgrūtāk sociālais strādnieki vēl saka? Noņemt vecās drēbes no tā cilvēka, kurš, bezpajumtnieks, un viņu pārģērbt. Tu novelc to visu smirdīgo, to saplēstu. Iedodiet man maisiņā to līdzi.
Saka, priekš kam jums tas ir maisiem? Mēs jums jaunas, tīras drēbes. Man jau noderēs. Kaut kad noderēs. Nevajag tev tas nenoderēs. Vecā dzīve tev nenoderēs. Un mums visgrūtāk novilkt to veco paštaisnību, novilkt to veco, Bībelē teiks, novelciet veco cilvēku ar viņa darbiem un apvelciet jaunu, kas ir radīts pēc Dieva tēla visā patiesībā un pilnībā. Tāpēc man arī tā sevi jāredz, kad es esmu Jēzu. Jēzus ir manī ir Kristus raksturs, manī ir Kristus spēks. Atcerieties, ka Kristus nekad nelūdza tēvu. Tēvs, es tevi lūdzu, dziedini šo cilvēku. Bet viņam bija vara. Un ja tas Jēzus ir šodien manī, es, protams, saku Jēzus vārdā. Un arī to pašu saku ļaunajiem gariem Jēzus vārdā. Un ir tā, kā jūs Jēzum nepaklausat? Jēzus vārdā, sātanē ārā. Kā es vakar ar sievu runāju? Tas nebija... tik daudz man miesiskā, tik nāc bībeles. Un tu skaties uz sevi. Un caur to tava ticība. Saprot, viss te tiek darīts ticībā. Pāvelam, Pēterim bija joprojām, kur mainīties. Pat Pēteris, kura ēna iespējams dziedināja cilvēks, jo cilvēks nes uz ielām, lai vismaz Pētera ēna. Bet Galatijas 2. nodaļā mēs lasām to, ka Pēteris bija pieķerts vainā, liekulībā. Tādam svētam cilvēkam joprojām ir jums patīk liekulība. Bet redzi, viņš varēja lūgt par cilvēkiem. Viņš varēja ļaunos garus. Viņš pat to tabitu augšām cēla. Tabitu, es tev saku, cēlies augšā. Un vienmēr bija tā kā ar tādu varu. Un tāpēc nevajag riņķiem staigāt, neesiet kā pagāni Dievs. Tu redzi šo nabaga cilvēku, viņam tagad tik grūti. Un mēs sākam Dievam teikt, apskaidrot, kā viņš tagad jūtās. Mēs vajag iežēlot Dievu, pierunāt Dievu. Un tāpēc, tādi sātans saprat, ka mēs tādi cilvēki esam. Tāpēc, ko tas Dievs Mariju pielūdz? Aiziet caur Mariju, viņa māte, sievieti, viņa varēs labi parunāt ar Jēzu Kristu, un tev viss būs, kas ir tev vajadzīgs. Bet, ja es teicu, līdz šim jūs neesat lūguši manā vārdā, jūs lūdziet, un tad jūs dabūsiet. Jūs ieraudzēsiet, kāds vārds ir manā vārdā, saprotiet? Neskaties uz to. Tieši no tā, ka tu redzēsi, izdevās. Mācekļi atnāk, kungs, mums pat tavā vārdā ļaunie gari paklausa. Mums, kur joprojām saka, kurš no mums te lielāks, kur joprojām te uguni gribam sadazināt šitos te riebekļus, kuri Jēzu nepieņem. Saproti, un viņi atnāk. Tas ir vienkārši, saproti, tas ir tas, ko mums šodien kungs ir parādīt. Ka ar Jēzu Kristu jums viss ir iespējams. Un tāpēc te teiks, tad Kristu Jēzu pieņemšu, dzīvojiet viņā. Tad redzu kalnu. Es varu teikt kalnam, Bībelē, te nav teikt, kalniņ, tralalā, lūdzu, ej projām, Jēzus vārdā. Redz, tur teiks, sakiet šim kalnam. Arī, kad Jēzus nolādēja, lai nekad uz šī vīģes koka vairs neaug nekas. Viņš atnāca, un tur ir teikts, kungs, bet tu esi to nolādējis. Viņš pateica negatīvo uz to te. Viņš tur arī saka, ka tas bija princips. Tas nebija, ka tas cilvēks saka, kāpēc tad Dievs, taču nebija vīģu laiks, kāpēc viņam vajadzēja nolādēt to koku? Un tā kā cilvēki domā, ka koks ir vainīgs, Jēzus vienkārši parādīja mācekļiem piemēru, kāda vara ir mūsu mutē un kāda mums ir vara, kad mēs esam savienoti ar Jēzu Kristu. Viņš tad uzreiz saka, jums arī būs, ja jūs teiksiet kalnam. Tad jūs esat Kristū, un tu redzi, kad ir šī te problēma radusies, un ja tu redzi šo problēmu, ka Kristus to var atrisināt, ka Dievam ir savi ceļi. Dieva ceļi ir brīnišķīgi. Dievs tev visu tavā liktenī ir sagatavojis, visu, kas tev ir vajadzīgs. Vari pateikt amen? Viņš visu ir izraudzījis. Tev ir, kad tu pieņēmi Kristu, tev ir pilna pakete. Viņš tur visu ir izraudzījis. Sieviņu tev, vīriņu, viss tev būs. Tev tur naudiņu, viss tev, bet pa priekšu meklē manu valstību. Rūpēs par manām lietām, tu redzēsi tās lietas pārējās, viņas visas tevi atradīs.
Es jums saku, es tu visu laiku tam esmu liecinieks, kā tas viss šodien spēcīgi darbojas mūsu dzīvē. Tikai mums ir jāsāk tas viss lietot, praktizēt vienkārši, kad tu ej, nostrādāji. Un tad ir tā, ka tu vairs pārstāji skatīties, cik tu esi nepilnīgs, bet tu, nostrādāji, izdevās. Un mēs šodien varam teikt, ka, dedziet Dievā. Esiet dedzīgi, lieciniet Jēzum par Jēzu Kristu. Zini, tie cilvēki, uz kuriem Dievs bija runājis, tā pati Samāriete. Jā, ir tev vīrs, 5 tev ir bijuši, bet šis, ar kuru tu dzīvo, tas nav tev vīrs, tu dzīvo netiklībā. Vau, tu esi pravietis. Un uzreiz garīgās lietas viņai sākās kaut brīnumu par manu dzīvi, kā cilvēks zina. Un viņa tālāk skrien pie citiem cilvēkiem un saka, ejiet, tur ir tas, kurš man visi ir pastāstījis, vai tik tas nav tas Kristus gaidāmais. Saprot, un viņai bija deksme no tā, ka Kristus viņu runāja. Cilvēki bija dziedināti, un viņi skrēja pie saviem radniekiem un teica, redziet, es biju slims, es šodien esmu vesels. Tāpēc, tad, kad sākās Dieva darbi tavā dzīvē, viņa tev pacels jaunā līmenī. Teiks, priekš kā man tagad zaudēt laiku, pat reiz tā, tur brauks kaut kur kāds uz kaut kādiem tur tusiņiem vēl. Tu zini, man tā gribās pabūt ar Dievu, gribās palūgt Dievu, gribās pabūt sarunā ar viņu. Saprot? Un tad tev pavisam citādīgi sāk laiks, jo tu saproti, ka tām lūkšanām, kuras tu lūdz, to laiku, kur tu pavadi ar Dievu, pēc tam ir kaut kādi rezultāti. Pēc tam tu redzi kaut kādus brīnumus. Un tāpēc tu sāc arī to laiku pareizāk izmantot, spēku pareizāk izmantot. Kaut kādām lietām tu saki nē, kaut kādām lietām saki tu jā. Un kad tev tā skrūlēšas, tu saki tukšas runas. Tukšas runas. Meli pēc meliem. Vai man tur sēdēt tajā ļauno sabiedrībā? Priekš kā man tur būt? Un saproti, tas viss no tā, ka tu ieej Dieva garā, ieej Dieva spēkā, viss tavā dzīvē sāk pārveidoties. Un tāpēc, tad Kristu Jēzus pieņemš, dzīvojot viņā, sakņodamies viņā, tad dziļāk un dziļāk, viņā saknīta meklē to ūdeni, tad man ir tas, kas man ir vajadzīgs, tas ir Jēzu. Un tālāk ir teikts, augdami viņā, tad palieku līdzīgāks un līdzīgāks, līdz Bībelē teikts tajā 13. pantā, 12. 13. pantā, Efeziešiem 11.0, līdz kamēr mēs ieiesim šajā Kristus diženuma pilnības spēka mērā un Kristus šajā pilnīgajā augumā. Tad man jāiet, tā kā Jēzus bija 30 gadu vecs, ka viņš sāka kalpošanu, un pasties, kā viņš runāja, kā viņš darbojas, ļoti briedis cilvēks. Viņam attieksme pret cilvēkiem, kur viņam uzbruka, viņam arī ļoti bija tāda, nebija impulsīva, viņš tik ļoti gudri, tik ļoti saprātīgi, tāpēc mums ir jāaug tajā, mēs mācamies no Kristus. Un tālāk ir teikts, stipri kļūdami ticībā, kur esat mācīti pāri, plūsdami savā pateicībā. Tad esat mācīti, tad viņiem bija mācītas kaut kādas lietas ticībā. Tu esi sagrēkojis, ko tu tāds staigā? Tu zini vakar, internetā ielīdni tur, kuru vajag. Ko tu tāds? Vot vakaru, es tur zvanīju, es tur runāju, es tur nosodīju cilvēkus. Ja tev tas ir bijis, tad tevi māca, ko Dieva vārds un ko šodien mācība māca draudzē. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnīgs, ka viņš mūs piedod grēks un šķīst mūs no visas netaisnības. Ja tu palūdz piedošanu? Jā. Ko saka Bībele? Bet es jūtu, ko saka Bībele? Bībele tās nav jūtas. Bībelē teikts, ka taisnais no savas paļāvīgās ticības dzīvos. Tā saka Bībele. Kam tu tici savām jūtām, kuras varbūt ietekmējamas no mācības, kā tu biji sevi tā iemācījis, kaut tā un tā, tāpēc tās jūtas ir tādas. Sātans var uz tavām jūtām runāt, tāpēc es pat sev neticu, es ticu tam, ko saka Bībele. Un tāpēc man tas no paša sākuma bija ielikts. Es to lasīju, vai kaut kādu rāmentiņas vēl lasīju. Man tā kā to Dievs ielika, un es tiešām saku, es līdz šai brīdim nebūtu līdz šajien atnācis, ja man nebūtu tas iemācījis, ka, ja tu izsūdz, Dievs tev piedod. Un es nedzīvoju ainas, es laiku eju uz progresu, vēl tuvāk Dievā, vēl stiprāk Dievā. Tāpēc mācīdami, redziet, un tas pats arī par to, kāda tev vara ir dota, kurā esat mācīti pāri, plūsdami savā pateicībā. Paldies Tev, Dievs, halleluja. Es šodien nekoncentrējos uz to, ka man tur tas, un ka tas man atrisināsies, tad es Tev būšu pateicīgs. Paldies, Dievs, ka atrisināsies. Bībelē teica, ka visu savu
Nastu metiet uz viņu, jo viņš gādās par jums. 1. Pētera 5:7. Tad es uz viņu metu, un es zinu, Dievs, ka tu visu palīdzēsi un visu atrisinās. Pasties tālāk. Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju, tad mīlestības kaut kādu gudrību filozofiju, uz tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Tā kā cilvēcīgi nevajag to, ko šodien citas reliģijas māca, ka līdz Dievam ir jāaiziet caur gavēņiem, caur svētdzīvu, tad un līdz Dievam nonāks. Tā ir pasaules filozofija, tās ir austrumu kaut kādas reliģijas. Kristietībā Dievs pie mums ir atnācis, Dievs mums viss sagatavojas, man vienkārši tajā ir jāiet, un man tad ir jānostiprinās, un tad ir jāstiprinās. Tepat Kolosiešiem 1. nodaļā te ir teikts, viņš tagad salīdzinājis savā cilvēciskā miesā, izciesdams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojumi varētu stāties viņa priekšā, ja tikai paliksiet savā ticībā stipri un nesatricināti un nenovērsties no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, prieka vēstī, kuru jūs esat dzirdējuši, tas ir sludināts visai radībā apakš debesīm, un tam arī es, Pāvils, kalpoju. Mans uzdevums tikai būt stipri tajā, ka esmu Kristū pilnīgs. Pasties, jo šeit tālāk ir teikts, viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un viņā, iekš viņa, arī jūs esat kļuvuši, tas jau ir noticis, pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Kļuvuši pilnīgi. Vai Dievs strādā? Protams, ka strādā. Ir kaut kāds nepilnīgs? Protams, ka ir. Tu taču tikko teici pats, ka ir. Bet Kristus ir manī, viņa daba ir manī. Miesa kaut ko tur spurojās, kaut ko tur cenšas, kaut kādu virsroku ņemt pār garu, bet Bībele teiks, dzīvojiet garā, un jūs nepildīsiet to, ko miesa grib. Esiet gara vadīt, klausiet, ko gars jums saka, un jūs būsiet dzīvē uzvarētāji. Zini, viņš ir galvenais galva, tas ir pāri visam. Mēs runājām tad Efeziešiem 6. nodaļā, ka mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret garīgajiem spēkiem šai pasaules telpā. Šim gaisa valsts valdniekam, Sātans, kā Bībelē teiks, ka putni lido virsū uz sēklu, lai viņi nozak no cilvēka sirdīm. Tātad Sātans uzbrūk, viņš var uzbrukt no ārpuses, viņš uzbrūk uz ko parasti? Uz sēklu. Kas ir sēkla? Tas ir Dieva vārds. Viņš zina, ka Dieva vārds var tev kaut ko atklāt, kas tev palīdzēs uzvarēt to, kas šodien uzbrūk uz tavu dzīvi. Tāpēc te teiks, ka viņš ir pāri visiem šiem spēkiem. Un te teiks, viņā jūs arī esat apgraizīti, apgraizīši tā ir piederības zīme. Es piederu Kristum. Ne cilvēku rokām, bet Kristu apgraizīti un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Kristiebā līdz ar viņu aprakti un viņā līdz uzmodināt ticēdam Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, tad nepiederējāt pie Dieva, bijāt pagāni. Viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpums, tad daudzus visu piedeva. Viņš izdaldējis pret mums vēsto parādu rakstu, tātad bauslību ar visām tām prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pieneglodams pie krusta. Tā viņš atbruņojis visas pretvaras, tad visus Luciferu, pašu galveno dēmonu, viņa visus palīgs līdz pat mazajiem ļaunajiem gariem. Viņš visu to ir atbruņojis, visas pretvaras tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām. Ko es ar to šodien gribu pateikt? Ka mums no Sātana nav jābaidās. Ja tu arī redzi cilvēkā ļauno garu, ka viņš tā kā lien ārā, viņš tā kā kaut ko dara, skaties uz to kā uz infekciju. Cilvēks ir inficēts, es jau esmu kādreiz to mācījis, teicis, ja, ka tev nav jābiestās, ka viņi no viņa izleks ārā un tevi ieleks. Un tieši bailes atver durvis Sātanam, un šodien ir tādas mācības, nevar acis vaļā taisi, vai otrādīgi, ja. Tāda mācība ir no pašiem ļaunajiem gariem. Bailes no ļaunajiem gariem ir no ļaunajiem gariem. Tad, kad mēs sākam baidīties ļaunos garus, tad Sātans tādā veidā mums arī pieviļ, baidies no manis. Un bailes, tas nozīmē, tā ir ticība tam, ka tiešām viņam ir vara, viņš ir varans un viņš man kaut ko var izdarīt pāri. Bet Jēzus teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, un es jums esmu devis varu. 19. pants, 10. nodaļa Lūkas evaņģēlija. Redzēs, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem. Tad tā ir pagātne. Esmu jau devis. Dievs iedod man tagad spēku, lai es pret viņu varu stāties, lai šis Sātans aiziet projām. Dievs saka, paga, es tev jau esmu devis, kāpēc tu mani kārdini? Tev nebūs Dievs savu kungu kārdināt. Kāpēc tu prasi to, kas jau tev ir dots? Tu netici? Bez ticības Dievam nevar patikt. Lieto, ko es tev esmu devis.
kartiņa tev ir jau kabatā. Iedod man Dievs, ir tev lieto, tie mēs paliekam Kristū. Nekas nespēs stāties pret to, ko Dievs ir iecerējis. Tāpēc šeit ir teiks, staigāt pāri čūskām un skorpionu un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Tātad bez bailības. Un tu zini, kad būs tev uzvara. Nekaitēs. Man tas nekaitēs. Bet Dieva vārds manā dzīvē strādās. Kad tu lūdz par cilvēku, tu arī vari pateikt slimībai. Kā es vakar lūdzu, Normund? Jēzus vārdā es aizliedzu būt šai slimībai, šajā miesā, Jēzus vārdā. Es aizliedzu tev vīrusu būt šeit, es tev pavēlu atstāt Normundu. Tad personīgi uzreiz kā pats Jēzus runāt ar to vīrusu, jo vīrusu Jēzus ir uzvarējis to krustā. Man nenostrādā, vēl kaut kas, nekas tici. Kā mūsu svētais gars ir dots. Mēs lūdzam par cilvēku, cilvēks nesaņem svēto garu. Nekas, lūksim tālāk, saņems svēto garu. Visi, kas ir lūguši par svētā gara kristību, visi saņem agri vai vēl. Tāpēc šeit vienkārši un zini, kas ir, Sātans tā kā, viņš tev gaida, neiešu projām, tu jau nemaz tā īsti netici. Un tā viņš arī mūs pieviļ. Mēs vienreiz palūdzām, nenotika, viņš nāk klāt, nestrādā. Un tad mēs tā kā divreiz nestrādā, un tāpēc Kristus nevēl teica, lūdziet, jums taps dots, meklējiet, jūs atradīsiet, klauvējiet, un jums atvērs. Un tur viņš, kad māca par lūkšanu, atceraties Lūkas evaņģēlijā, ka iedod man 3 mājas, viņš tur klauvēja pie draugu durvīm, un tur ir teiks, ja pat ne pēc draudzības, bet pēc neatlaidības būs. Jo kas ir tā tas ir, kad es ticu Dievu vārdam, es ticu, ka Dievs var man šajā situācijā palīdzēt. Un tur, kur tādi cilvēki, kuri vairāk tam tic un kuri tā ir mācīti, ka mēs vēl lūksim, mēs vēl lūksim, mēs vēl lūksim, mēs vēl lūksim, viņu dzīvēs arī vairāk ir liecības reāli, ka tur ir brīnumi, tur ir zīmes, tur ir wow. Kāpēc? Tāpēc noliekam mērķi, Dievs to ir devis, mums tas ir jātic, mums tas ir jāpieņem. Tāpēc es tā kā gribu, lai mēs šajā ziņā esam drošāki, neskatāmies uz sevi, pielietojam Kristus vārdu, lai vairāk notiek tās zīmes un brīnumi, lai cilvēkos ir tā ticība, jo kam ir, tam tiks vēl dots. Zinat, tā gribētos, lai mūsu vidū ir arī miroņa augšām celšanās. Tas bija apustuļiem, es tā gribētu, lai mums ir tas apustuliskais gars. Apustuļiem bija miroņa augšām celšanās. Elīsam bija, Elijam, atceramies, Tātad, kā Jēzum bija arī. Lācars, kungs, viņš jau smird, jau viss ir, Tāpēc tas tā, ka mēs tādi kulturāli esam ticīgi, ko mēs tur saproti, ka mēs tā ar Dievu staigām, ka mums ir tāda ticība, tas ir tas ticība, tas ir tas, mēs staigājam pa ūdens virsu, ka tas nav normāli, kā jūs tā ticība, kristietība, tas ir pārdebiskais. Un tas ir stāvēt līdz pēdējam, ka jau redzam, tāds jau noteikti bija Dieva prāts, bet mēs stāvam viņi tādi diezgan karēvīgi ir. Bet šeit ir teiks, satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunā dienā. Būs kaut kāda ļauna diena. Tas ir, saprotiet, mēs, kad Jēzus ir, mēs to neticam, mēs zinām, ka viņš ir. Tur vēl kaut kā mēs tam visu, bet ejam tālāk, darbojamies. Un tā gribētu dzirdēt vairāk liecības, un tas nav kā lepnums, tu to lepnums, tu zini, ka tu tā Jēzus vārdā es tev pavēlu, Jēzus vārdā es izēju ārā, Jēzus vārdā tu tur tāds tā kā baigais kungs, un mēs tā kā domājam, ka tas lepnums, nē, tieši tā ir ticība. Lepnums bieži vien tā, ka es baidos tā kā ņemt atbildību, saka, Dievs, es tev ļoti lūdzu, tu tur darbojas, tu šito, tur tā, ja kas tad, Dievs nesadzirdēja, viņam šāka ticība, es jau biju tikai tāds, tur tā no maliņas. Zini, lai par mani nesaka, ka man tur ticības nav, ka man saproti, un tas ir lepnums. Ko par mani padomāsies, iešu tagad lūk par cilvēkiem, par viņu dziedināšanu, un viņi nedziedināsies. Labāk es neesmu tā no tālienes rokas nelikšu visu. Dievs svētī to cilvēku, ja es vārdā palīdzu, ko viņš tur tagad lūdz, lai viņam tur tas notiek pēc viņa ticības. Ja? Un ja viņam nenotikt, laikam viņam nebija ticības. Un tas ir lepnums, un Dievs lepniem pretojās. Pazemība ir tā, ka es eju, par mani domās, teiks, kā bija, mācēs par tev tur svaidīja un uz ceļiem krita un tur un visu, un teica Jēzus vārdā, un tā kā viņš man, kaut kā nebija. Un zini, nezinu, bet es tiešām no sirds ticēju, es tiešām no sirds lūdzu. Un es par to neatbildu, es par rezultātiem neatbildu, par rezultātiem Dievs atbildu.
Es atbildu vienkārši par to, ka ticīgajiem ir šīs zīmes līdzi, viņi uzliks rokas uz slimēm, viņi būs veseli, viņi uzliks. Viņi ļaunos garus dzīs ārā ticīgai, viņi. Kādi mēs? Protams, ka Jēzus gars, Jēzus vārds, jā. Tāpēc tas bija mans galvenais punkts, uz ko es gribēju šodien uztaisīt uzsvaru. Mēs runājam par varu, kaut kad man te bija pat svētumi, bet man kaut kā gribās vēlreiz un vēlreiz runāt, kas man ir dāvāts Jēzu Kristu, ka Kristus ir manī, viņš uz laiku ir manī, ka viņš manī darbojas, tāpēc, bet tad jau vajag trenēties, vajag to pielietot vīri, mierīgi, sievai slikta liec rokas virsū. Viņi saka, šodien galva sāp, liec rokas virsū. Sāc par viņu lūgt. Paši varam likt uz sevi rokas. Man bija baiļu gars kaut kāds. Es lūdzu, jūtu man problēma, ka es nevaru izrauties uz priekšu, ka man ir bailes. Es uzlieku rokas uz sevi, uz galvu, saku, Jēzus vārdā, baiļu gars, es tev pavēlu atstāt manu dzīvi. Jūtu kaut kāda garīga spiediens, man ir kaut kāds stulbas domas, negribas dzīvot, negribas to, negribas šo. Jēzus vārdā, un man neizdos, es jūtu, ka man neizdosies, man kaut kas būs slikts, man kaut kas būs slikts. Nevajag tā dzīvot. Un es taču teicu, es jūtu, ka man būs slikti. Sātans tev tos uzvēja tās domas, ka tev būs slikti. Tu viņus pieņēmi ticībā, un ticība ir stipra paļaušanās par to, kas cerams, un pārliecība par neredzamām lietām. Jā, es tā arī zināju. Vēzis visiem apkārt, es jau jūtu, kad arī man drīz vēzis būs. Un Bībelē teiks, kā bezdievs baidās, to viņš arī saņem. Tāpēc, ja tu to jūti, kaut kas ar maniem bērniem nebūs. Zini, es to mācos. Es jūtu, ka manā ģimenē kaut kas var notikt. Kaut kā, jūs tur visu aiztaisiet, jūs tur bedres aiztaisiet, jūs tur šito. Es tikai reaģēju, ka tik kaut ko... Bet ja tu jūti, ka kaut kas nāk, kaut kas nelabs, pilnīgi, ka tev asaras birst, domā, kāpēc svētais gars raud? Es nesapratu, viņš raud, vienkārši es raudu, kāpēc? Viņš saka, kaut kas nāk, tev jāiestājās. Kā Dievs dos, ko tad mēs tur iestāsimies? Viņš saka, es jums esmu devis varu. Eita un darēt. Man ir dota vara, un es jums dodu varu. Tāpēc, ja mēs kaut ko garā jūtam par saviem bērniem, mazbērniem, par savu vīru, par savu sievu, kaut kas nav labi, ar viņu kaut kas nav labi, kaut kur viņu sātans jau jūt, kaut kur viņu jau vedina, kaut ko. Tev nevajag teikt, kāda būs rezultāta. Tev vienkārši ir jāiestājas un jāsāk bombīt. Jēzus vārdā, es tev aizliedzu, Jēzus vārdā, projām, tu ļaunais, es tev padzenu. Jēzus vārdā, ej projām, Jēzus vārdā. Nevajag viņu apsaukāt. Muļķis tur tā, šitā, nevajag. Bībelē teica, ka Mihails pat par mūs neuzdrīkstējas kaut kādu ļaunu vārdu teikt. Lai tas kungs tev aizliedz, viņš vienkārši tā pavēlē. Jā. Bet mums vienkārši jāzina, kas mums ir dots un viss. Un pēc tam jūt atmosfēru, viņš aizgāja. Kaut kā palika viegli, pat pašam par savu dzīvi. Jau palika viegli. Jā, saproti? Bet es jums dodu vārdu, darbojieties par savu garu, par savu ģimeni, par savu bērnu. Svaidījums un mums māca lietas, jūt. Kaut kas ir mācīties, kaut kas es jūtu garā, kaut kas. Man nevajag, tu redzēji, tu dzirdēji. Nē, ne pret miesu un asinīm mums ir cīņas. Mums ir pret garīgajiem spēkiem. Kaut kas draudzē virmo, kāds tur kaut ko sāk darīt. Velns. Jēzus vārdā, Sātan, mēs tevi saistam. Lūkšanas grupa, Lūdis hop saka, viņš garā jūt, kaut kas notiek. Lūdzam, un nav vairs. Ko mums tur daudz runāt? Lūdzēji, viņi maz runā, kas un kā, ko tur, kāds tur kaut kā. Viņi vienkārši iet un uzbruk tam visam un atcīna visu to, ko Sātans gribēja nozagt. Mēs neļaušu nozagt. Viņš arī vest var cilvēks projām. Mēs skatāmies, tu esi gans, tev ir dota gana zizlis, gana vēzi, tev ir zizlis, tā ir vara. Neļaut, ka vilks paņēma, vilks aizvilk 1, 3, 5. Tev tā nevajag, tev vajag iestāt, te Jezabela mūsu draudz iegājusi, ko es tur pret cilvēku iešu, tev ir dota vara, visu to saistīt, sagraut un atbrīvot to atmosfēru. Kāds buršanas un gars ienāca, kaut kas spēj. Mēs to visu izdzenam, mēs to visu padzenam. Pareizi? Es kaut ko runāju, tas, kas ir evaņģēlijs vai nav evaņģēlijs. Tas ir evaņģēlijs. Es domāju, tas tieši tas tīrais, bet tas ir, teiksim, tādiem briedušākiem, tādiem cilvēkiem, kuri tiešām grib iet uz priekšu, grib augt, grib progresēt, un ar to arī tieši mēs pagodinam Dievu savā dzīvē. Jēzus, cik tu esi varants, tu esi tik varants manā dzīvē. Amen.